Biofoto projektā mēs piedalāmies ar inovatīvu risinājumu, kas ir paredzēts zivju svaiguma noteikšanai. Šo projektu mēs uzsākām pētot dažādus luminoforus. Tie ir materiāli, kas spīd, kad viņus apstaro ar ultravioleto gaismu. Un mēs atklājām, ka daži no šiem materiāliem ir ļoti jūtīgi uz biogēnajiem amīniem. Tās ir mazas vielas, kuras izdalās no gaļas produktiem tiem pūstot. Biogēnos amīnus nosakot ar diezgan lielu precizitāti, mēs varam noteikt, cik svaigs ir gaļas vai zivs produkts. Un ar to mēs tad arī virzam šī biofoto projektā, kuru mēs saucam par FreshWave, lai noteiktu zivju svaigumu iepakojumos. Tā doma ir izstrādāt luminiscējošu materiālu, ko ievieto sensorā, kas ir ievietots katras zivs iepakojuma iekšpusē, kā svītru kodiņš. Noskanējot šo svītru kodu, gan piegādes ķēdes uzņēmumos, gan ražotnēs, gan lielveikalos, ir iespējams izsekot zivs svaigumam laika gaitā, kam ir vairākas priekšrocības pret pašreiz esošajām metodēm. Pirmkārtām, derīgs līdztermiņš nekādā veidā neatspoguļo to, cik svaiga zivs patiesībā ir iepakojumā, vai zivs ir bijusi glabāta pareizi, ko mūsu risinājums atkal pilnībā pasaka, jo viņš pasaka reālo zivs svaigumu, nevis termiņu, līdz kuram viņa būs svaiga. Tāpatās, kā alternatīva, šī metode būs laboratorijas pētījumiem. Pašlaik zivs svaigumu ražošanā un piegādes ķēdēs un veikalos nosaka ar laboratoriskiem izmeklējumiem, kas bieži vien ilgst vairākas dienas. Ir neloģiski, ka jūs uzzināt, ka pirms 2 dienām zivs jau bija bojāta. Ir nepieciešams šo informāciju saņemt krietni ātrāk, lai varētu pieņemt informētus lēmumus par to, kā rīkoties ar zivs produkciju. Vai tā ir paredzēta izmešanai, vai vēl joprojām derīga. Kā arī šis risinājums būs spējīgs pateikt, cik ilgi šī produkcija būs derīga, līdz ar to pilnībā aizstājot derīgus līdztermiņus, kas nekādā veidā neatspoguļo uzglabāšanas apstākļus. Šis risinājums ir diezgan nozīmīgs ne tikai gala lietotājiem, kuriem būtu jāzina, vai viņš iegādājas svaigu produkciju, bet arī valsts iestādēm, kas kontrolē produkcijas svaigumus veikalos, kā arī pašām lielveikalu ķēdēm un viņu piegādātājiem. Biofoto projekta ietvaros mēs esam izstrādājuši pirmos sensoru prototipus, kurus pašlaik salīdzinām ar laboratoriskajiem mērījumiem, lai noskaidrotu šo sensoru precizitāti zivs svaiguma noteikšanā.